Šodien ir atvērts centrs šeit Ogres galā. Kādas ir sajūtas, ienākot iekšā šīs maigajās telpās? Ļoti jaukas. Šeit ir ļoti daudz darījuši dienas centra darbinieki, protams, arī pašvaldības un celtnieki. Fantastiski būs bērniem, kur atnākt un arī pilnveidot sevi, jo audzinātājs ir ļoti zinošs. Un tad arī Geins, tā pati vācu labdarības vai pārstāvniecība, kura man visu laiku palīdz un nodrošina ar tām taustāmām lietām, kuras ir vajadzīgas bērniem. Ar Geina palīdzību es tikai varu kaut ko tā pilnveidot un darīt, jo pat no sevis tas nav tik vienkārši. Un šodien var priecāties, ka te ir arī Geina dotas lietas, bet tagad arī mēs steidzamies ar Geina pārstāvu un Rīgas vadītāju no Geina, braucam uz Madlienu. Tā kā vienmēr esam kaut kādā darbībā, lai dot cilvēkiem kaut kādu mīļumu vairāk, kā tas varētu būt. Tam arī stāstīja par to, ka tas skaitlis tām ģimenēm, kuras jūs esat apmeklējuši, ir pietiekami ievērojams. Un, laikam, šajā 2 mēnešu laikā ir padarīts milzīgs darbs. Es neteikšu milzīgs, bet to, kā jau bijām Ogres galā un Ciemupē 10 ģimenes, paskatījāmies, kā dzīvo labāk, sliktāk, bet kurām ir vajadzīga nedaudz palīdzību, un arī viņiem ir optimisms vairāk darboties, par viņiem arī vairāk rūpējās, kurš varbūt nav tāda palīdzība saņēmis, arī tādas ir. Un kopā jau Ogres novadā par 10 pagastiem jau tuvu 100 ģimenēm. Tā kā, ģimenes arī interesēsies un būs vajadzība, tad mēs sadarbosimies. Un šodien mēs arī braucam skatīties, tātad varēsim palīdzēt ģimenēm tā nopietnāk pie krāsnes būvis vai pie gultiņu būvis, tā kā ar tiem kokmateriāliem esam jau daļēji sarunājuši. Protams, ka būs vairāk un būs kāds vēl, kas pieteiksies un varēs dot materiālus, lai mēs varētu vairāk tās gultiņas taisīt, lai nebūtu uz grīdas jāguļ. Tad labi, tā kā priecēja tas, kad ar Dievu svētību un Geina palīdzību iet ļoti jauki. Ideja ir un tā arī noteikti ir jārealizē, bet es domāju, ka palīgā varbūt es pat neuzņemšos pārāk daudz uz sevi, bet ar tādiem enerģiskiem un senioriem, kas grib darboties, viņus varēs iesaistīt, un doma jau man ir, lai mēs apciemotu arī tos vientuļos. Vientuļi seniori ir gan skolotājs, gan cita pārstāvu, kuri tomēr varbūt vēlētos arī kādu mīļumu, kādu varbūt sajietu vai viņu, lai apciemotu. Tā kā tas ir, un tad, lai tas būtu tā kā paudžu tāda mantojums, tad iesaistīt arī šīs ģimenes, jauniešus, kur mēs jau apciemojam, lai dotu savu to dzīves pieredzi, un ir jau, kas mācīs mākslinieces, kas adīt mācīs jauniešus, kas mācīs, es pati droši vien arī gatavot mācīšu, lai savu profesiju neaizmirstu, jau tā ne, bet, un ļoti daudz jau ir tādi projekti, bet tas ir realizējams.